Modri, tu filmē, ja? Nē. Sāc filmēt, es teikšu. Nu, davai, sāk. Mums studentiem nepieciešama katalizatori izrādās. 2 litrus, jā? TDS izrādās neekonomiskāks nekā Challengers, jā. Tā kā, ko jums jādara ir visiem, pērkiet 6.2. Jā, 6.2, jā. Tas ir visekonomiskākais auto. Precīzi, jā. Tieši tā tas arī notiek. Eva, kur jūs garām braukat kaut kur, jā? Mēs, jā, bišķi apmaldījāmies. Tīrumā jābūt. Jā. Nē, šodien nē. Šodien Poga. citi plāni. Skaties, šodien ir citi plāni. Nopietni? Jā. Kas tas tāds? Ko tu te dari? Kungs cienītais, kā jūs šeit sezonā? Taksometrs izsaucāt Boltiņu no Rīgas. Boltiņš. Jau 6 no rīta iedarbinās. Modri, ko tu teiksi par to? Es saprotu, ka kaut kas notiek traki šobrīd. Nu, es tā ceru, ka... Mierīgāk. Izskatās, ka dažs grib dabūt virzuļus izplūdē, bet nu ne virzuļus. Tātad pirmā sērija From the Trip Start mēs laižam tālu. Sārts Latgalē. Uz kurieni? To jau rādīs katrs nākamais video. Neteikšu. Modri, kā mēs sapelnīsim tagad naudu katalizatoriem, ko? Lai mēs nenosmaktu. Oļeks varētu kaut kur pa ceļam burgeru sākt cept. Jā, taču, jā. Burgeras sāk cept, jā. Jā, ko es varētu darīt? Bet ir viena labāka metoda. Es gan tēt viņu neteikšu, bet visi viņu zina. Metoda sēž tur aizmuguras sēdeklī. Modri, jā? Jā, varat pagriezt. Modri, kāda vidējas ir? Bet vajadzētu programmu uztaisīt tiešām. Jā. Tā kā ierakstiet komentārā, jums vajag notūnēt mašīnu, tad mēs to varam uztaisīt ļoti labi. Šobrīd. Modris nebrauc pie stūras, viņam ir laiks. Metiet softus, es taisu softus mierīgi. Ko tu taisi softus, jā? Kāpēc? Ko tu tagad lies arī degvielu kaut kādu? Nu jā, nu davai, ejam pieliet. Tu puslitru pielies? Nu man tāda doma bija. Kamēr lētā degviela. Tev tā doma bija, jā? Piebraukt un ieliet 3 litrus, jā? Šādai mašīnai ietekā studentiem pienākas, cik iekrāj, cik ieliesim. Tik būsim nodedzinājuši vakardien no Līvāna. Pārbaudām. Kur mēs ielējām vakar? Līvānos. Mēs ielējām, jā. Līvānos, jā? Izšāv. Cik mēs nobraucam aptuveni kilometri vakar sanāk? Nu, skaties, no Līvāniem līdz Daugavpilī, kas mums sanāk 65 kaut kur, jā? Un tad vēl cik no Daugavpils es tevī? 30 stabīli. Nu tātad 100. 70. 100 un tagad vēl 30. 130 kilometri apmēram. 130 kilometri izmaksā 21 eiro. 13 litri. Tieši neko netērē. Jā, Jā, ar visu to, kad iegāzējām, jā? 10 litri. Tagad atbildēs, priekš kam tad to dīzeli vajag, ko? Nē, bet 10 litri viņš noriet tāpēc, ka es pie stūras braucu. Bet tu labi brauci, Kruīz? Būtu bijis 8 litri. Bet normāli, jau no Līvāniem. Šķērsām. Jo. Mēs nebraucam šķērsām nekad, bet 10 litri ir labi. Nē, kur? Mēs ļoti prātīgi braucam. Labi, ejat, ņemat kafijas, davai. Jā, ejam. Ir 7 jau un pa stundu, cik tālu mēs esam tikuši, ja? Viens filmē kafiju. Kas tas tāds ir vispār? DJs? Es jau pafilmēšu, tagad es esmu operators. O, super, čau, labrīt. Nu, sveicināt, kungi. Cik tas tālu par stundu? Par stundu mēs esam tikuši līdz Daugavpilī. Jo video iznāk no 8 vai 9 vakarā, ja? Jā. Nē, nu pirmais rīta video vajadzētu iznākt jau to, ko mēs Neviens neskatīsies, mēs katru vakaru Nu, pareizi, ka neviens neskatīsies. Kuram interesē? Nē, rīta video, starta video jāieliek no rīta. Īsos var ielikt. Īso no rīta starta video. Jā, obligāti jāieliek. Katautus tādas, bet lielā filma ir katru dienu vakarā, jā. Nu, filma Viena YouTube'ā. filma būs burgerijā. YouTube'ā burgerijā nē, tikai Nē, YouTube'ā būs burgerijā. Par burgeriem. Man nav YouTube'ā burgerijā, jā, YouTube'ā man nav. Garšīgs braunīs vispār. Tīri ok. Skaties, mācies to, cik to podziņu ir. Nospēju šito apvērst. O, jā, ko? Nospēju. Apaļo poziņu? Nē, šito podziņu. Tagad mēs visi esam iekšā. Es tī iekšā braunī. Nu ko? Nu ko? Vispār interesanti kamera. Ļoti
laba kvalitāte un tā. Forši, jā. Faiņi, bet filmēs. Es jau nomazgāšu mašīnu, drīkst modri. Ko tev ķipā ar keramiku pārklāt? Reku, paņem. Nē, bet tu stāv rakstīt nemazgāt virsbūves. Jā. Tagad tikai rogu. Spaini virsū uzgāzt. Kā labi nomazgāt. Ej, vai. Ņem savu šito te un braucam. Pagavāk Oskar. Beidzot pievienojās. Jā, arī ar mums brauc. Es nezinu, iesim parunāt. Ejam parunāt, kur viņi tā kā grib godāt. Kaut kādu redzēju džeki. Kur tā jūs tādā agrā rītā? Mēs? Jā. Jūs meklējam beigās. Es redzu, kur degvielas uzpildu stacijā jāmeklē. Kur tad ir jāmaksā challengers, bet, protams, ka uzpildu stacijās. Es ārpus Latvijas izbraucu, jau pildi vāku. Es domāju, šīreiz būs zaļojums par to, cik mēs varam bieži atrast degvielas uzpildu staciju. Jā, tas tā varētu būt. Jā, vai Eiropa ir pietiekami aprīkot ar degvielas uzpildu stacijām, vai nav sākusies elektrifikācija un tikai ir visur vadi? Vai ne? Tātad atbildīgais par šo būs kontentu Rolekungs. Par ko? Un par šo kontentu, ko tikko norunāja. Elektrifikācija. Tam mēs piesakosim līdzi. Vai mēs varam tikt no viena benzīntāka līdz nākamajam? Jā, es domāju, ka, es ceru, ka varam, jā. Uz bāņa tas varētu būt gandrīz vai sarežģīt. Labi, būs jau ok, nav jau kaut kādas 60. gadu tehnoloģijas, jā, ka bija 6 litru motors un 20 Un tiešā truba. Paņēmāt kafīti, vai laižam, ne? 10 litri? Tikai. Tev kaut kā slīpst. Jā, toši. Ja kā ātri uzspies divreiz. Tung, ding. Ops, čatkīs. Tas kaut kāds tabletes pestī iekšā. Tā ir vitamīns. Bērnības garša, tā teikt. Tas ir tikai papīrītī. Jā, bērnībā bija hematogrēns un cer. Ej, tu nost! Kur mēs atbraucām? Kriš, tu teici, ka būs pagoda. Jā, Itālijā esam. Ej, tu nost! Pirmais stops, ne, otrais stops. Oļeks jau meklē, kur ir burgers. Jā, es jau meklēju burgeru, bet šeit burgeru nav. A burbaps? Burbaba arī nav, braucam tālāk. Oļa, nu kā tev patīk? Laiks. Vēl joprojām nevar aizbēgt no šitā laika. Ej, tu nost kolkus, es nosavu riktīgi. Tev pokerface ir ko, Oskar? Hesburgera. Atnes man to hesburgeru, lūdzu. Nemaitā bija video. Kas ir? Nemaitāšu video ar tevi, jā? Nē, modu, nedrīkst. Šitais ir uz augšu uz leju, ja? Jā, taču. Tikai davai mēģināmies otam, kamēr tā ir arī. Tas ir zooms, ja? Nē, tas ir uz augšu uz leju. Kaut kas no rītīgi. Nav galīgi tas laikam, pēc kā tu te esi. Ko tu testēsi? Bet vēl kaut ko ir jāsāk. Nu, davai tad sākam, neties. Tā, beidz. Divi čomiņi. Lēnām. Kāpšu ārā no sava ofīza. Nu, hello. Laikam vēl fričos neesam īsti tikuši. Skaisti. Ko tu no kurienes tu te esi sev? Preļos? Pagaid, cik mēs esam tālu tikuši? Šito nefilmē. Tagad ir Esam loģā. loģa. Tātad pulkstens bez 10, 12. 5 minūtes līdz 12. Vispār mēs nekas vairs 7 Berlīnē. Tu pielāji bāku? Cik tu pielāji tagad? Man 43 litri ielīja. Ielīda, jā? Cik mums ielīda? Mazāk. 25. nedaudz mazāk. 25. Hei, kaut kas tā. Elektro, principā. Viss atrisināts jautājums, vairāk neuzdodēt šāds jautājums. Šeit skaidrs. Ejam cep burgerus. Jā, atsakos to komentāriem. Es iešu paprastīt dāmām. Hello, I need čikuška. Do you have? Ņem. Moškies nopēr to mašīnu un braucam tā kā vajag ar viņu. Davai. Pagulēji ko jauniet. Burgera ceļā mums iestājas McDonald's. Mēs esam Polijā, Varšavā. Mums ir
Donalds. Nu, davai spied. Ot pie tevīm vajag šitādu uzlikt. Pie manīm, jā, es pat zinu, cik tas maksā. Es drīz jau uzlikšu. Pa ceļam, lai ir kur attīstīties, vai ne? Nu, davai rādi stāsti, Ko tu paņēmi, saki? Es paņēmu, protams, kā burgerijā ir ļoti garšīgs jalapeņo burgerīts, tā arī šeit ir jalapeņo burgerīts, varēsim salīdzināt. Tā, nu, pastīsimies. Nu, lūk, un tagad paskatāmies uz burgera lielumu, paskatāmies uz formu, viss ir ļoti skaisti, un ar burgerīti laikam nesalīdzināsim labāk. Tu esi tā kā, bļeš, tas automobīļu pat borščiks. Nu jā, jo friškas ir. Friškas ir, kā jau makītim, smalkas, garšīgas. Bet burgerīts, protams, jā. Un triplokmērcīta, no jā. Viss ir ļoti labi. Viss ir ļoti forši. Tu lietas laiku poļu burgeriem pagaidām? Es poļu burgeri vēl pagaidām neesmu garšojis. Nē, vizuālais. Vizuāli, nu Kā tā jau tev uzrunā kastīte? Makīts. Makīts Tev kā būs makīts. kastīte? Es paskatīsimies, nā, nu kā. Jā, makīts. Nu to. Nu, es domāju, diez vai tā ir vietējā gaļa. Reku ir bekoniņš, reku ir jalapeņo. Un vairāk nekā. Ne salātiņa, ne tomātiņa. Bet, nu. Kā tev mēci? Tu ķiplokmērce. A jalapeņo ir? Jūtās? Jalapeņo riktīgi jūtās. Es nevaru saprast, man Bet tagad... pagaidši tā ir Varšava, ja? Šī ir Varšavā, mēs esam Varšavā jau. Mēs esam mazdrasiņi pabraukuši. Un gaidām mazdrasiņi. Parādi, kas tev tur ir? Nu, ko tu esi te? Man vienalga patīk. Šitas burgeris vairāk. Man arī. Labi, Es tagad domāju, man teikt taisnību vai teikt, kā vajag. Es nevaru izdomāt. Zini kā, Gordons Ramsijs arī saka, kā ir. Tā kā es domāju, tu nedrīkst melot. Nē, nu priekš makīša. Foršs makīša burgers. Ja mēs salīdzinām ar burgeriju, nu 10-0. Es teiktu. Uzliecam, ķepā. Man ķepas palika busā. Davai. Nu? Kāds tev? Tev ir bekona un arī jalapeņo? Nē, tev Jā, man ir bekons kopā ar jalapeņo. un bīfs klāt. Gribu parādīt, tas ir manējais ofiss. Vietas te ir pilns. Gribu parādīt, ka daži vienkārši... Čoču. Iedod viņam rāds. Kuģa kapteinis. Kā jūtās? Šķiki nekā neviens nenāk? Nē. Jo, ja kas tad pestījā malā? Nē, baudam sportkāru braucienu. Nu, man patīk, šitas jau tagad mana oficiāli ir iekšā. Jā, lai tu nestrādā vairāk. Jā, tu pat pišķīgi atrakstāties, jā? Es guļu. Ieciet modri mierā, atļaujiet arī viņam atpūsties. Viņš brauc uz Vāciju pie savas lomītes ciemā. Lai spīrāt viņas pankūciņas. Nu taču nē. Tā tad ir nobraukti. 900 km. Jā. Kļūst ar vienu augstāks. Check engines ir uz paneļa. Uz paneļa check engines. Lambda zonde Bet P26. šotku pagaidām nevajag. Kamēr viss ir labi, kamēr... Jā, mašīna. Skatāmies, kā kurš te pa poliski māk runāt. Tu? Jo gratis. Nē, Dviegaģini gratis, ejam. Nāc šur gratis. Tātad mums ir problēma. We have check engine light. Nevajag. 900 km ir nogrāsti viss čotka, bet iespērās folds. Krišs saka, ka čels palika limpā. Kā vienmēr BMW nelust. E3-4 vispār tikai vienīgā problēma logu šķidrums zūd. Jā. Bet savādāk viss normāli. Jauda ir. Jauda ir labi, ejam meklēt, jo mums vajag planšeti atrast, jo mums diagnostika ir, bet nav kur ieinstalēt. Tūlīt reku ejam iekšā šeit. Baigais veids, davai jums parādīsim, kāds izskatās. Gigantisks Polijas veikals. Mazā miestiņā. Maziņā miestiņā, jā. Pilsētiņā rezervets. Kits
Viss bērniem. Nes tu te varētu kādu burgeri arī atrast. Es domāju, ka burgeri varētu atrast, bet... Tā, labi, cik mums ir laiks. Viss notiek šobrīd pēc plāna gandrīz 5. Mums te patās jau robeža, jā? Jā, mēs jau esam pie robežas. Mēs jau esam pie robežas, tas ir labi. Labi, kuri planšetes tagad man parāda? Kuri medija? Gratis, matis. Sinseis, jau es tev ļodēni atradu, ko tas ir īpaši dod. Sveikši. Diversa. Trušikus var nopirkt. Es atsīt jāsaka, visu var. Tā, te ir tikai T-Mobiles un uzlīmes. Jose Baroza. Gandrīz tikpat liels veikals, kā man kādreiz bija. Tu tieši tāds pats kā Preilis. Nu jā, nu bišķi. Preiļu šmutku veikals. Jā, gandrīz veikā. Nezinu, kā pagaidām. Mediju eksperti, ka būs. Ir. Jā. Jā, nu tā kā ceļojums ir iesācies tīri neko. Nu mums katru dienu, principā, šāds gabals jānomalc, un tad ir viss labi, ja? Apmēram dienā štuka, tad ir vispār pa daudz. Nē, štuku nevajag. Jā, kad 8 soti būs labi. Tā, viss ejam iepirkt planšu. Okay, I think so we take this. This is okay. Yeah, we can pack this. Pay by card, possible? Jā, I think so. Mājām, ne? Nu jā, ieberziens tagad. Nu, viņš jau noderēs darbam, ne? Nu, sīkajiem atdosim, lai nevienīgi mētā. sīkajiem, dzimšanas dienai. Dzimšanas dienā kādam uzdāvināsim. Tā, dzimšanas dienai. Bet nu, tas ir labākais, ko mēs varam dabūt šobrīd. Vai lētāko ciparu. Nu, jā. Pagā, telefons mums lētāks. Nebūs, kur ir? A, telefons? Davai. Thank you. Bet nav tik traki, viņš nemaz tik nav traki. Vai ne? Thank you very much. Bye bye. Yes, please. Spotify is good. Dabujām Spotify. Tā, mums ir diagnostika. Tā, ir diagnostika. Tā, mums ir planšete. Un mēs jau to līdzi. Tātad tagad ejam. Viņš mums saka, vai jums vajag screen protektoru, garantiju. Es saku, nē. Mums vajag tikt uz Nīburgrīnu, ko šito. Man ir YouTube kanāls jau. Jā. Tad tu atzini. Ok, nu jā, labi. Saucās neparedzēt tēriņu. Tā, nu ko, visi pazinām. Planšeti ir? Ir. Skanēt kompi. Bet tas, protams, ierāvā mīnusāku planšeti. Nekas, kuņā. Planšete vienmēr noderēs, tā ceru. Tā, pagaid, mums vajag tur. Jā. Tā, nu viss kārtībā. Atrada Dodžu. Ejam iekšā. OK, button. Oh, yeah, we are into the business. Bet forša diagnostika sanāks par tādu labu planšetīti ērtu. Papis ir nebrauc. Tā, skatāmies, skanējam, kas mums šeit būs tagad. Read fault codes. DTC's information. Baterija. Nu, lambda, P2626. O2 sensor 1 pump cell current trim circuit open. Vajadzētu pamēģināt izdzēst, bet, lai es izdzēst, varētu tev vajadzētu noslāpēt motoru, bļa. Brālis, pamēģināt, spiedi. Nevar, bļa, es jau mēģināju. Nu, labi, es pamēģināšu to clear fault codes. Yes. Iekāds ar OBD. Man OBD nav ieinstalēts. Lielāka ceļa, ne? Plašāka un ātrāka.
kurai kaut kur iet 3/4. Nu, forši. Kas mums te pa laikiem iznāk? Jau ir gandrīz 11. Esam tikuši... Cik mums vēl līdz Berlīnai, Oļek? 900 vēl līdz Berlīnai. Man te office, kompis, man te viss ir kā nākās. Tā kā, ja vajag uztaisīt kādam failiņu vai ko, tad nu, vispār bez problēmām. Visu sabūvēsim, sadarīsim. Krišs pilots. Pilots Krišjānis. It kā braukt, viņš kaut kā ir iemācījies, izskatās, ka... Šitā ir stūri, tas ir tahometrs, spidometrs, jā. Parāda tos parametrus tātad, cik mēs esam nobraukuši jau nogājuši. Diagnostika mums nevajag. Tā, nav vajadzīgs, tas ir labi. Tā, nu tad trips, jā, ko mēs te redzam, tātad, nu jā, 356 kili jau nomaukts. 11 litri vidējais patēriņš. Galīgi nav slikti, labi parāda ekonomizers, ko tagad rāda, ja brauc uz 150. Fuel economy, 10 litri, tieši pasik brauc uz 90. Ideāli jau. Kā tā var būt? Tu valē 150. Tā ir tik pat, cik... Jā. Braucot liels motors. Liels motors. Nu, sapustēja video. Jā, viss notiek. Es tagad baudu tādu. Pameklēsim kādu eļļas rūpnīcu Vācijā, ne? Vajadzēs. Rostokā, jā? Jā, Rostokā eļļas. Kas varētu kādu vienu atrast, bet, nu... Bet varbūt uz Rostoku mēs arī nebrauksim šoreiz. Nebūs. Nu, iet skaisti. Pastīsimies, ko tas bembists aizmugurē tur mēģina izdarīt. Kā iet pakaļ pilnā jaudā. Īstie pārējais, ka tur bija jābrauc cauri viņiem. Ārprāt. Vienkārši tagad vienkārši ieliec un vienkārši brauc. Vajag izbraukt cauri te var, nu, ķipa Polijai, nu, tagad var izbraukt cauri viņai. Es domāju, tomēr vajadzētu nospiest uz to pociņu tagad trak, jo tad viņš paliks stabilāks, nu. Jā, vajag uzlikt to trak, jā. Ieliksim to uz trak. Šito cancel. Jā, viņš tagad skaties, viņš tūlīt paliks kā šits te. Kaut ko ne to. Atlaid gāzi. Stabilizācija atslēdzās. 700 tu uzmeti, jā. Kāpēc jau viņam gāzi piedevās klāt? Pagaid, tad mēs pārslēdzam atpakaļ 500 zirgos. Atlaid gāzi drusku, pārslēdz 500 zirgos. Nu, bļeņ, eko uzliek. Tur saspaidījās jau. Tā vispār tavu mašīnu modri ir ko? Atlaid gāzi. Kur tu viņu dabūji? Nerūbīgi, ko tas default? Pagaid, spiežam default, jā. Un tad šito... Pagaid, es izdarīšu, davai. Vajag. Suspension track. Tagad ir pareizi. Bet viņš pēkšņi paņem un tev 200 zirgus pieliek klāt uz 150. Tagad ir stabilāks. Ir stabilāks. Tu sēdi savā sabačņikā un neko nedari. Nē, vienkārši. Ka reči, mēs braucam, jā? Parādies. Mēs te tagad braucam un modris. Mēs braucam 150, parādi, lūdzu sevi arī, jā? Tagad mēs braucam 150, modris saka, nē, vajag bišķi pieregulēt mašīnu. Izslēdzās ESP vēl pie Lai maz drusci mierīgāk, jo savādāk vajag viņš paliks stabilāks. Lai paliktu stabilāks. Un tad viņš pēkšņi paņem un uzspiež pogu, kas palielina no 500 uz 700 spēkiem. Un tā mašīna vienkārši aiziet un šitā. Un tagad labs. Nu vienkārši, nu jau viņš redzēt sajauc pogu. Izrādās, viņš nerūbīja savu mašīnu. Jā, izrādās, viņš nezin, kuru pogu jāspiež, lai nomierinātu un kuru, lai atdzīvinātu. Labi, ka pie stūras bija cilvēks, kurš zina, ko darīt ar tādām lietām. Ja es būtu pie stūras, kas zina, ceptu burgerus.
Tā, ka lūdzu, Modri, kad es braukšu pie stūras nespēju šit kokus negādus. Nē, nedarīšu tā, jā. Jo, nu, man nervies vecs cilvēks. Nē, normāli. Vēl slapšs laiks ārā, lietas līdz. Jā, nav slapšs, jau labi. Bet no lietus, reku, vēl slapšs ir asfalts, jā. Galvenais, ka zops nesaukt. Pasties, bet tur kameru vienkārši jānoliek un viss pasties. Jā, reāli vējš uznāk. Izstījās, tā beidz, es viņam ātri mēģināšu. Viņam riepu ceļās gaisā, beidz! Viņš apgāsīsies uz mums! Ej, tu nos, traks! Bet reāli labi izstījās. Jā. Tu izstījās, ka bez kravas brauc, tukšā. Nu, tukšā noteikti. Sigur, neliek. Nē, ir beigies vējš ārā. Vējš ārā, jā. Tev vajadzēja uzskačāt. Nebūs šitajā nesaprot. Viņš brauc. Tu dari? Viens. Labi, brauksim uz 9-0. 9-0, jā. Bet 9-9, jā. Jā. Atrad pie kluso modi. Jā, 95. degviela. Klusā Kurš moda, ir kluss 95. palikam ar 95. Jā. Nu, tāpēc, ka mēs šodien vēl nevienu minūti nebijām uz 121 braukuši. Jā, mēs visus ātrus bijām izdarījuši, bet ne 121. Un tagad beidzot ir atrasts. Čeks pazudis ir. Nu, drīz viņš atgriezīsies, nestraucēs. Viņam kājas pieaug, viņš atnāk atpakaļ. Tu viņai zem prom, viņš tā kā zikā, tā kā tāds, nu, tā kā tiem, kam vajag uzlāpīties, vai ne? Viņi tev pajautā piečuku, jā? Kamēr nav piečuks atdots, viņi jau prasa nākošu. 310 kilometri līdz Šordam. Pasies, nu tiešām ļoti klusu un mierīgi braucam. Nu, plus mierīgi, jā. Beidzot. Un lēnu. Bet vispār, jā, skaņas izolācija ir diezgan draņķīga. Un arī šai mašīnai nav paredzēts lietot šitos te pagriezienu rādītājus un logas lotīvus. Tāpēc tas, kurš viņš izdomāja, ielikt. Tas ir Mercedes Ričaks, nepamanīji? Jā, bet viņš nav vietā. Viņš ir vietā. Tev stūre nav vietā, jā? Bet tur viss nav Paņem vietā. atregulē elektrisku stūri vispirms. Un tad Jā, arī šitas nav vietā. Motors varbūt ir vietā, jā. Tā, labi, skatāmies. Vēl var piekmēt. Short term. Labāk neko nesaki vairāk, jā. Slikti, jā. Rītīgs melo auto. Un tev ir tagad kruīzā? Nē, nav. Nu, ieslēdz, pasties tagad, ko rāda. Šeit, Oļek, paturi viņam to priboru. Paziet. Jā, Zigi. Fuel economy 9 litri. Все, понял, давай тулīt tās taisa augšā. Aizies atkal. Nā, busiņš aizgāja? Tečiks. Toyota. Nu, davai tu otru davai man slēdz klāt fiksāk. Davai. Tā, kas tas? Viņš ir viss labi, jā? Šādi slēdz ārā to Pie planšetu. 107 ir vēl klusāk. Tā kā brauksim uz 107. Tad pabeigtu 102. Jā, davai, braucam uz 102. Pakaitināsim bēmbis, jā. Vai sāk pičināt, jā. Sāk zītīgs šķūrēt nos no ceļa, jā. Viņš sāks mičināt. Jā, kas notiek, jā? Bet viņš domā, ka mēs regulējam, tāpēc tik Nē, mēs ķūnējam, jā. Mēs tūnējam. Nē, bet baigi vazājās, redz, -7%. Jā, es arī skatos, ka nav Tiek riktīgi. diezgan vazāja. Nē, nu labi, nav tik trāk līdz 10% ir ok. Tagad viņš nostabilizējās, ir normāli. Diezgan ātrkārtīgas labas. Kā paiet atpakaļ? Modri, kā paiet atpakaļ? Atpakaļ ir tā kā iPhone. Kas tur vēl? O, 200 vērtības, tīri normāli, pat nav tā kā Eiropas mašīnā 5 vērtības. Tā kā Bembim, bļā, 6 vērtības, jā? Jā. Un tikai neatzīsti tagad to. Nē, neatzīst. Jā.
actual Tokyo, nu cik tā būs actual Tokyo. Cik mēs, nezinu, lai brauktu... Salīdzini, tur uz paneļa sakrīt ar paneli? Nezinu, neinteresē. Kas tas tāds ir? Mums nevajag vairāk par 112 Nm visādas braucienu laikā, tāpēc mums pietiek ar 103 km/h. Jā, tev ir egzausta valsts, atieto noteikti lītri, tāpēc, ka ausis tā kārā jau no skaņas. Bank 1 ratio, ok, barometric pressure, base smart, kā tas var ir aizliedz apstēdz. 22 grādu, kurš tik neefektīvi iet. Sataisīs normālu tuningu. Tur varētu likt vēl klāt. Jā, nu tāpēc jau arī viņš... Es domāju, toču viņu varētu sašūt efektīvāk. Jā, viņš ir efektīvs. Tev šodien ir jāpastrādā normāli, jā? Tev vajag tā, lai viņš iet jebaļkā un nelūst vispār, un netērē arī nemaz. Un trišotku, lai var atstāt mājās. Jā, šāds. Jā, kā viņš no sākuma izsāk. Bet vēl, tu vari caur šito farkupu viņam tā kā pielikt? Jo man vajadzētu farkupu. Caur šito farkupu? MDS, MDS, vod šito mums. Kas ir MDS? Neteikšu. Jā, labi. Man vajag šito. Es zāju bīzbļa uz highwaya ar kompi mēģina kaut kāds MTS saspaidīt. Labi, bet viņam ir ergonomiskais turētājs. Jā, turētājs. Unselectēs jau te nospēļ. Bai. Spakaisi. Tu izslēdz to savu raidstaciju jau. Brauties atvaļinājumā. Tā, false, inaktīvi. Tev nestrādās šis te? Skaidrs, vajag Cilindra on demand? Karoči, tev vajag Soft tunings sāks ar remontu. Jā, ar trišotku. Normāli, jā. Tomēr jāsāk ar trišotku. Bet taču ieprogrammē lūdzu farkupu tomēr. Farkupu? Jā. Mēs to bēm vilksim līdzi? Nē, lai es burgeriju varu aizvilkt ar viņu. Man vajag farkupu. Tev vajag farkupu. Jā. Ir iespēja izdarīt. Mēs spējam uzzīmāties, ka tieši braucam akšķirēt. Nu, Zigauniju. Un man es parasti pie stūras. Bet man vot arī ir daži džeki, kuri vienkārši iekāp preļos. Šitā mēs nefilmēsim. Nu labi, davai, zin kā. Pagaidi, jānofinišē, jo pārāk ilgi filma nāk ārā. Nu pat pišķik nevar sagaidīt. Kas? Pēc 15 minūtēm jāiet gaisā. Mums ir tikai viena sakotāja, divi precīzāk. Tajā blakus mašīnā otrajā aizmirst. Tātad, kur mēs esam tikuši, cik tālu? Parād to šodienas rezumē, vai fiksēs un jāiet. Re, kur atkal tu sameloji saviem visiem sekotājiem. Izrādās, viņš tērē 12,3 litrus. Stāv sastrēgumā. Tā, nu mēs jau stundu stāvam. Reku, mēs esam tieši uz tilta pāri Oderai. Upe Odera. Var ļoti labi iegublēt, kur tas atrodas. Frankfurta, tā ir. Nu, pa labi no mums ir Frankfurta pie Oderas, tātad mēs esam iebraukuši Vācijā. Vēl jātiek līdz kurienei? Jātiek līdz Berlīnei. Cik tas ir jau tālu? Nav vairs tālu. 100 kaut cik kilometri. Interesanti reāli apprāts. Bet tādā Stilīgi, tempā mēs brauksim diezgan ilgi. Mums ir 103 kilometri vēl līdz Berlīnei. Bet labi, jau tad jālaiž bija paredzēts ēst burgerus, bet laikam Berlīnē ēdīsim burgerus rīt. Nu, safilmēsim gan jau, bet rītdien postēsim. Autobahn, Meisteres, Fusen, Wachenbachn. Tur uzrakstas bija tāds. Tā ka tiekamies rīt, jo šovakar laikam būs pārāk vēls. Bet, ja gadījumā notiks kaut kas interesants, mēs parādīsim kaut kādā storijā. Autobahn. Jā, ja Semīrs Gerkāns parādīsies uz autobahņu, mēs noteikti uzfilmēsim. Šo, Nu, nevis čau mēs, visiem. bet modis. Thanks for watching part 1. Tiekamies part 2.